Pirmkārt jau mēs gribam uzvarēt maksimāli Latvijas čempionātos, gan kalnu divriteņos, gan šosejā. Un, protams, mums ir arī augstāki mērķi, sākot no pasaules Eiropas čempionāta, labiem startiem līdz arī starptautiskām sacensībām, kuros komanda parasti piedalās. Galvenie mērķi ir izcīnīt medaļas Eiropas un pasaules čempionātos, kā arī tie ir mani galvenie mērķi. Viss pēc kārtas, protams, nevinnēs, bet, protams, man personīgi, es, protams, arī uz Eiropas čempionātu, kas ir vairāk piemērots tā kā man pašam. Pirmais reālais pasākums ir Eiropas čempionāts Holandē, kur trase daudz maz ies pa līdzi. Mums ir divi ļoti labi sprinteri. Tas ir Andris Smirnovs un Emīls Liepiņš, kas pie labas veiksmes var cīnīties par pašām augstākām medaļām. Jauniem sportistiem galvenais uzdevums, ka šogad mēs varam veiksmīgi startēt Nācijas kausa, pasaules čempionāta un Eiropas čempionāta starpgrupa U23. Eiropas čempionāta trasi jau mēs šogad esam braukuši. Tur notika Nācija kausa, ZLM tur, tas ir Nīderlandē. Es tur izcīnīju 6. vietu. Es domāju, ka tas ir labs rezultāts. Domāju, nobraukt pilnībā ļoti cik vien iespējams labi pirmo šo sezonu. Arī Sebu divriteņu kalnu maratonu pēc iespējas augstākā kofertējuma vietā. Šie, protams, ir pasaulē labākie velosipēdi. Šādiem brauc Tour de France, profesionāļi. Es teiktu, ideāli riteņi. Labāki nav. Kas vizuāli vairāk piesaist. Jo dažreiz arī tas dod, ka tev ir vizuāli tiešām noformēts ritenis, tas tev tā kā palīdz vairāk, un kad viņš tev tāds nekāds, tad šķiet lielā, tad tev varbūt tā neripo tā pašām laikām sarasti. Negribu lielīties, bet šie tiešām ir augstas klases riteņi. Neviens nekad nepateiks, nepažēlosies, kad kaut kas varētu tur būt būtiski trūkstošs, lai būtu uzvaras arī pasaules līmeņa sacensībās. Ar šādu riteni var droši braukt uz pasaules čempionātu, Eiropas čempionātu, un tur var cīnīties kā līdzīgs ar līdzīgu ar jebkuru no tiem dalībniekiem, kas tur būs. Tad ir šāds brīnums. Šādi riteņi pagājušās nedēļas un aizpagājušās nedēļas laikā tika savākti 3 gabali. Mēs dabūjām rāmis, pārējo visu nācās komplektēt pašiem. Mēs gatavojamies Latvijas čempionātam time triālā. Tā vienkārši sakot pa maksimumu. Ir paslēptas bremzes aerodinamiski. Ir rāmim speciāli tāda forma, specifiska. Rāmis nav karbona, bet šajā gadījumā tas nav jāuzskata par būtisku mīnusu, jo galvenais noteicošais ir geometrija un kvalitātes, kādai viņš uzbūvēts. Pats pēdējais ritenis, kurš ir savākts šajā darbnīcā. Es teiktu, ka tas ir mans lepnums, jo tiešām viņš ir savākts pilnībā no pašas mazākās skruvītes līdz pašam galam. Spieķi, aploces, rumbas, viss tika vākts pa maziem triksīšiem. Un šis ir pēdējā laika hīts, 29 colu A1 divritenis, kā viņas saukā par 29eriem. Un šis ir mūsu komandā pirmais. Tās ir mūsu tradīcijas, tas ir mūsu spēks, un tas arī mūsu mērķis sagatavot augstas klases riteņbraucējus, kas pēc tam var aizstāvēt gan komandas godu, gan arī Latviju pasaules un olimpiskajās spēlēs. Мы считаем так, что помочь можно только тому, кто очень хочет помочь себе сам. То есть с самого начала было такое ощущение, что люди готовы работать систематически, профессионально, с полной отдачей, и это во всей этой истории с велокомандой это нас, так сказать, подкупило, нам это нравится. Arī mēs atbalstām inovācijas un jaunus cilvēkus ar jaunām idejām, mērķtiecīgus
Mēs ticam tieši, ka ambiciozi cilvēki ir tie, kas mums ir ļoti nepieciešami, lai mēs sasniegtu labus rezultātus un būtu vislabākie visā, ko mēs darām. Es domāju, ka būs lieli panākumi nākotnēs, starp profesionāliem, kā Andris Smirnovs, Andris Losikalns, Emīls Liepiņš, Armāns Becis, kurš var turpināt savu profesionālu karjeru ProTour komandā. Kā sev vairāk tādu naidu iekšējo tādu cīņas par komandai, es domāju, izturību, spēku un saprašanos tādu. Mums ir tādi izcili braucēji kā pasaules profesionāļu čempions Romāns Vanšteins, Piotrs Ugļūmovs, Kaspars Ozers, Dainis Ozols, tie visi ir lieli čempioni. Un kāpēc mēs невероятно arī no šiem puišiem tādas изтащить? Пускай ребята развиваются, пускай там заключают хорошие контракты с ведущими мировыми велоконюшнями. Мы будем только этому радоваться. Visi mērķi, ko mēs sasniedzam, ir prasa grūtu darbu, bet tas tomēr dara mūs labākus un stiprākus. Jāsaka jau tā, ka nevienmēr ir vairāk jātrenējas, lai tu būtu stiprāks. Dažreiz vienkārši pareizāk viss jādara un pareizā laikā un pareizā vietā jāatpūšās. Tas būs galvenais. Galvenais bija būt morāli un fiziski gatavs, tas būs pēc tam, jo sportistam jau viss sākās no galvas. Tad jau būs arī kājā. The new generation of Latvian cyclists have the benefit of much better training and much better equipment than those who have come before. And with the opportunities to race in Europe and in other places in the world, there is every hope that a Latvian cyclist one day, again, will win the World Championship.